Iepriekšējā video, es teicu, ka es gribēju uztaisīt video par kortizolu. Šeit ir šis video, kur es pastāstīšu, kas tas ir, kāpēc viņš tiek masveidā kultivēts sociumā un kādā veidā tas tiek darīts un ko tas nodara jūsu fizioloģijā, fiziski un kā jūs pēc tam jūtaties. Kortizols ir hormons. Viņš tiek uzskatīts par stresa hormonu. Galvenā funkcija, kāda viņam ir tāda, ka kad cilvēks izjūt stresu, viņam izdalās šis hormons, tā, lai viņš ātri var vai nu cīnīties, vai nu aizbēgt, lai viņš var reaģēt uz šo stresa situāciju, lai var izglābties fizioloģiski, fiziskais ķermenīts, dzīvnieciņš. Lūk, tas ir iekšējais mehānisms, kā mums tur viss tā bioķīmija darbojās, funkcionē. Un, ja cilvēks, viņš jūt stresu, viņam izdalās kortizols, bet viņš nenotiek rīcība, darbība, lai viņu tā kā neutralizētu, mazinātu, neizdara tās rīcības darbības, fizioloģiski, kas ir jāizdara, pieņemsim, tas iekšējais, tas dzīvnieciskais pasākums. Ja viņš to neizdara, tad kortizols paliek ļoti augstos līmeņos, un tas noved pie depresijām, pie paaugstināta asinsspiediena, pie visām asinsrites problēmām, slimībām un tā tālāk. Un, principā, cilvēks kļūst tādā depresīvi, apātiski uzbudinātā stāvoklī. Viņš nav izdarījis, viņš arī neko neizdarīja, viņš paliek tādā kā nogaidošajā pozīcijā, ka varbūt kaut kas mainīsies, jo nekas cits viņam neatliek. Lūk, tas ir tas, kādā stāvoklī tiek turēts sociums. Kāpēc? Tāpēc, ka ir izdevīgi, ka sociums ir tādā apātiski, tādā nogaidošā, uzbudinātā kaut kādā stāvoklī, un nervu sistēma ir uzbudināta, cilvēks ir uzbudināts, viņam ir iekšā agresija, un viņš arī neizdala viņu, neko nedara ar šo stresa līmeni. Un ar laiku šis viss bioķīmija sāk sačakarēties, nestrādā tie mehānismi, kā viņam jāstrādā. Cilvēks nereaģē adekvāti uz stresa situācijām, kā viņam vajadzētu reaģēt. Un viss tas notiek dēļ tā, ka cilvēks pirmām kārtām nezin šo bioķīmiju, kas notiek fiziskajā ķermenī. Un otrkārt, viņš, ja arī zina, tad viņš, pieņemsim, varbūt nezina, kā viņam vajag rīkoties, kas viņam jādara, lai normalizētu šos līmeņus hormonu, jo tas tiešā mērā ietekmē vispār visa viņa dzīves kvalitāte, un kā viņš labsajūtu, un arī fiziskās slimības arī daudz tiek ierosināts ar tādām, izčakarētām šīm visām sistēmām hormonālajām, ka viņas nepareizi darbojās iekšā. Kā jūs varat redzēt? Ja jūs pievērsīsiet uz ārējiem apstākļiem, kas notiek vispār sociumā, kas ziņās tiek translēts, ar ko tiek baroti cilvēki, tad jūs visi, es domāju, esat piefiksējuši, ka tur dominē negatīva informācija. Informācija tāda, kas rada nenoteiktību, kas rada stresu, kas rada bailes, kas rada tādu agresiju. Viss tas ir tā kā kultivēts, bīdīts uz to, lai cilvēkos ierosinātu šīs kortizola izdalīšanos. Kā jūs saprotiet, smadzenes mums darbojas tādā veidā, ka viņas jau neatšķir, kas ir īsts, kas nav īsts. Priekš viņam tas, ko smadzenes redz kādā televīzijā, ka tur ir kaut kādi plūdi notikuši, un viņš izjūt šo iekšējo stresu, varbūt pat fizioloģiski baigi nejūt, bet iekšā taču bioķīmija tur viss darbojas. Smadzenes aktivizē stresu iekšēji. Un nenotiek stresa izlāde, tā kā nenotiek rīcība darbība, un cilvēks paliek šajos kortizola paaugstinātos līmeņos. Un atkal, dienu no dienas, un organisms tiek ietrenēts, ka viņam uz šiem stresa situācijām viņš vairs nereaģē. Viņš ir tāds amēba, viņš tāds skatās, gaida, bet iekšēji jūt šo tā kā stresu. Lūk, tādos stāvokļos cilvēki tiek mākslīgi principā ielikti, dēļ tā, lai viņus varētu pārvaldīt, kontrolēt, virzīt, izmantot un tā tālāk. Un lai viņi arī nebūtu kaitīgi, jeb bīstami. Bīstami tiem, kuri to visu organizē, tā var teikt. Tur ir vēl interesants ir tas, ka tajās visās situācijās, ja neseko reakcija, enerģija ir, iekšējā kaut kas tur izdalās, kaut kas aktivizējās, un ja tas netiek izmantots, tad ir kāds, kurš no tā barojās. Līdz ar to ir šādi, demoniņi tā saucamie, kas tur smalkajā, tā ir viņu barības viela. Viņi to patērē, to cilvēku, šo resursu, ko viņš izdala fizioloģiski, tā kā gotiņi. Saka, ka tā kā cilvēki ir tā kā gotiņas, viņi tādi ir kā gotiņas. Un visa apkārtējā sistēma, vides, sociālie tīkli, viss tas, ko jūs paši nekontrolējat, neapzināties,
jums tiek virsū ļoti lielos devās barots tas, lai jūs izjustu stresu. Arī caur seriāliem, caur filmām, tur ir arī sižetiskās ainas, kur jūs arī izjūtu šo stresu. Rīki, kādi var darīt, protams, arī visiem principā zināmi, bet neviens to nedarīs, kāpēc? Tāpēc, ka jūs šos iekšā taču saku, jūs esat pakļauti. Un principā visi cilvēki ir pakļauti. Cits mazāk, cits vairāk, kurš strādā, viņš tur daļu šo domformu programmu, šo demonisko pasākumu no sevis noņem nost, līdz ar to viņš var, pieņemsim, jau apzināti sevi virzīt. Ja viņš ir izjūtis kaut kur stresu, ko tāds cilvēks dara, viņš iet pēc tam skriet vai fiziskās kaut kādas aktivitātes, jo tas ir tā kā tu iedod caur fizioloģiju, ja, tas ir dzīvnieciski, ja viss tas pasākumi, kas aktivizējas, tātad attiecīgos procesus iedot organismam, tā, lai viņš to kortizolu samazina. Un iedot tādu balvu, ka tu esi malacis, ka tu esi izdzīvojis, ka tu esi aizskrējis, ka viss kārtībā. Attiecīgi, pieņemsim fiziskās aktivitātes, kāpēc viņas vienmēr, saka, ka vajag fiziskās aktivitātes, viņums uzlabos veselību, uzlabos asinsrites sistēmu. Viens jau neskaidro to, ka tas ir cieši saistīts tieši ar šiem hormoniem, kuri cilvēkos tiek aktivizēti caur visu, kas tas sociumā notiek, caur to, ko jūs ikdienā patērējat saturu, ja tu tur kaut kādi plūdi sākušies. Tur atkal bija krūsa, tur nabadzīņiem, tur sadauzīja mašīnas logus, īsitāk Dievs jābaidās ir tagad. Jājūt šis stress, ja man tas notiks, ja manai mantai kaut kas notiks. Ja. Tālāk, pieņemsim, ka lūk, atkal tuvojās tur apkuras sistēma, tur kaut kādas tur kara aktivitātes, un naudas atkal nepietiks, ja, un budžetam atkal jāaizņemas, tu atkal jūti stresu, naudas nav, tas nav. Mākslīgais intelekts tiek ieviests, aizvietos daudzas profesijas, saka, Dievs, mana profesija ir apdraudēta, kā es izdzīvošu visu laiku, cilvēks tiek turēts stresā. Līdz pat ikdienas visādām lietiņām, tu teiksim, skolas varam cietāk, Dievs, saka, Dievs, kur man tagad bērni mācīsies, vai arī, teiksim, vēl, ja jūs jūtat kaut kādu fizioloģiskas savus sāpes, kaut kādos organos, šis stress vēl vairāk aktivizējās, jā, tāpēc, ka, vajag tā kā izārstēt savādāk, fizioloģiskais ķermenis neizdzīvos pie briesmām, ja nevarēs aizskriet, nevarēs cīnīties. Tas viss rada vēl vairāk šo stresu, vēl vairāk kortizolu, ja, un cilvēks visu laiku tiek uzturēts tādā stāvoklī. Pēc tam brīnās, kāpēc, teiksim, ir šīs asinsrites slimības, šie depresijas, apātijas, viss šitais. Tāpēc, ka sistēma, mehānisms ir priekš tam uzbūvēt, lai tāda būtu. Un, kā es teicu, jā, viens no vingrošana un fiziskās aktivitātes ir tas, kas loģiski analizējot šo pasākumu, jā, jūs varat samazināt šo kortizolu, jā, un jūs jūtaties pēc tam labāk. Tāpēc, ka jums normalizējās pareizais hormonālais līmenis, jums ir pareizā reakcija uz to, kas jūsos organismā tiek aktivizēts. Ikdienā, kad cilvēki darbā strādā, jā, paaugstināts stress, līdz ar to, teiksim, vai nu fiziskas aktivitātes, vai nu, teiksim, savu nervu sistēmu trenē tā, ka tu vispār vairs neuztver šo pasākumu. Tas nozīmē, ka tu strādā ar savu nervu sistēmu, strādā ar teiksim, tās pašas jogas meditācijas, jā, tas tā kā palīdz nomierināt, jā, atpakaļ darba stāvoklī atvest cilvēku. Lūk, ja cilvēks to visu nedara, viņš ir paaugstinātajos stresa līmeņos. Paaugstinātais stresa līmenis noved agrāk vai vēlāk pie sirds slimībām un kādām citām visādām fiziskām kaitēm. Attiecīgi sistēma ir uzveidota tā, lai cilvēks maksimāli ir tādā stāvoklī, lai viņš nebūtu laimīgs, lai viņš nebūtu brīvs, lai viņš būtu visu laiku stresā. Tas nozīmē, ka ātrāk tiek iztērēts resurs, viņš ātrāk kā gotiņa nostrādā, atdod savu enerģiju, gan pabaro šīs smalkās būtnes, gan iedod, teiksim, kā darba spēks, jā, rokas, kājas, tur, es nezinu, vai galva, kur viņš tur dara, atdod savu laiku, resursu kaut kam. Un pēc tam, pirms termiņa, teiksim, tālāk viņš pārvirzās jau uz šo medicīnas industriju, kur viņš atkal atdod savu laiku, enerģiju, resursu tur, lai it kā kaut kādā veidā liekas, ka viņu ārstēt. Patiesībā tur neko nevar izārstēt vairs pa lielam. Un visu, un atdod galus pirms termiņa. Jā. Pirms viņš tur domā, ka viņš tur vecumdienās tagad uz pensiju aiziešu, jā, pensijā aiziešu, un tad es sākušu, teiksim, būšu brīvs, varēšu tur atpūsties un visas šitās lietas. Lūk. Un pavērojiet, ko jūs darat, kā jūs rīkojaties, vai jūs varat, pieņemsim, cilvēciņš, jā, nelietot saturu tāds, kurš jums rada stresu. Tas ir vēl viens, ko cilvēks var darīt. Vienkārši apzināti kontrolēt apstākļus, lai minimizētu šo stresa līmeni. Un tad, kad viņš ir aktivizējies, jā, šis stress, tad attiecīgi caur fiziskajām aktivitātēm, caur meditācijām, caur jogām, vingrošanām kaut kādām, jā, nomierināt nervu sistēmu. Ir vēl cits rīks, kā to visu darīt, jā. Par to es esmu pastāstījis
iepriekšējā video pa vidu tajā ieliktajā rullītī. Tiem, kam interesē, varat vēlreiz apstīties iepriekšējā rullītī un izdarīt to, kas tur tika stāstīts. Tas ir vēl viens triks, kādā veidā, cilvēks var normalizēt savu nervu sistēmu un hormonālo līmeni arī normalizēt, mazāk reaģēt uz visiem šitiem ārējiem apstākļiem. Bet, kad jūs sāksiet kaut ko tādu, jūs tagad dzirdat, jūs zinat, kortizols, stress aktivizējas, Bet vai tas kaut kādā veidā mainīs jūsu rīcības modeļus? 95% es varu apgalvot, ka nemainīs. Pilnīgi pie kājas. Tu vari cilvēkiem dot reāli darbojošos mehānismus. Šeit dariet to, būs tas, vai šis atbild par to, tas atbild par to, tas. Cilvēki neizmanto to pasākumu. Cilvēki tāpat turpina pēc tam patērēt saturu dīvainu, stresot par kaut kādām lietām, par kurām nevajadzētu vispār, kur nevajadzētu savu uzmanību nemaz virzīt. Ja? Viņi nerūpējās par savu vidi informatīvo, lai mazinātu visus šitos triggerus, jeb kairinātājus, kurus viņi ikdienā savu rada. Viņi to visu nedara. Un viņi izvēlās kaut kādus apstākļus, kur vairāk šo visu stresu izjust. Ko viņi dara katru dienu? No rīta un vakarā brauc uz darbu. No rīta stāv korķos, vakarā stāv korķos, tur kaut ko tur nepaspēj, tur bērni izņem, tur tās visu laiku šajā stresā sevi uztur. Priekš viņiem it kā tas liekas, ka tas viss ir normāli, ka tā tam visam ir jābūt. Patiesībā viņi vienkārši ir, viņu izmainīts tas iekšējais, tas viss stāvoklis, ja? Viņi ir paaugstinātā nedabiskā stresa līmenī visu laiku tiek uzturēti, kortizola līmeņi visu laiku ir augsti. Ja? No turienes uzreiz sāsinās visas fizioloģiskās saslimšanas, kas ir šitam avatāriņam ķermenim. Nākamais, viņi kļūst par nerīcības spējīgiem reālajos, kaut kādās, kur vajag, aizstāvēt sevi, cīnīties, viņi nevar. Viņi kļūst impotenti tajā virzienā, tāpēc, ka organisms fizioloģiski ir pārprogrammēts jau, kā vajag rīkoties stresa situācijās. Un, kad vajag, aizsargāt patiešām kaut kādas savas intereses, tad arī viņi to nevar izdarīt, tāpēc, ka viņi ir tādā veidā uztrenēti jau no bērna kājas, visā savā dzīvē. Organisms ir iemācīts, kardināli pretēji darboties. Viņš vairs nav spējīgs, nemāk. Viņam algoritmi izmainīti, tā var teikt. Un, kā jūs saprast, tas viss ir speciāli izveidots, speciāli norganizēts, jo, nekas šeit nav pats no sevis. Un, kamēr cilvēks reāli nezina kaut vai šo elementāro fizioloģiju, bioķīmiju, kā viņā iekšā fizioloģiski darbojās fiziskajā ķermenītī, viņš, pieņemsim, tādam pašam sportam vakaros, pieņemsim, vai vingrošanai, lai mazinātu savu šo stresa līmeni, viņš nemaz nezina, kāpēc tas ir jādara. Viņš domā, ka sports vajadzīgs, lai fizisko ķermeni uzturētu formā, lai tievāks būtu, lai lieko svaru nomestu. Nē, lai kortizola līmeni samazinātu, lai stresu samazinātu, priekš tam tas viss ir vajadzīgs. Un ja jūs kaut vai šo atcerēsieties un sāksiet, izmantot kaut kādus rīkus, pareizi jau saprotot, ka jūsos fizioloģiski, kas jūsos notiek, iespējams, jums būs vieglāk sākt to darīt, jo tas ir cieši saistīts ar jūsu veselību, tas ir cieši saistīts ar to, cik jūs barojat kaut kādas infernālās būtnes un reāli atdodat savu enerģiju ārienē, kura speciāli jūs triggero no visām pusēm. Un iespējams, jūs sāksiet apzinātāk analizēt vispār savu dzīvi, apstākļus, situācijas, saprotot, ko katrā situācijā jūsos aktivizē. Un tā ir arī reālā apzinātība, nevis tas, ka tu kaut kur esi sevi ielicis kaut kādā retrīta centrā, un tu tur pavadi laiku, un tur it kā viss ir labi. Pēc tam atnākot atpakaļ sociumā, tev atkal viss atgriežas atpakaļ, tā nav apzinātība. Tas ir vienkārši eksperiments, kaut kāds tāds, kaut ko tur daru, iepazīstu kā instrumentus. Bet tu no tā neko neizvelc, neapzinies, neanalizē, kas tas ir, ko tu tur darīji, kāpēc tu darīji, kā tas viss ietekmē, kāpēc tas strādā, tur nestrādā un blablabla, visu šito nedari. Tad tu neesi apzināts, tu vienkārši esi tāds kaut kāds nesaprotams cilvēkveidīga būtne, kura kaut ko dara, kaut kur skrien, kaut ko meklē, nesaprot kāpēc, nesaprot, kas notiek fizioloģiski, bioķīmiski organismā, kā visi savā starpā iedarbojās. Un lūk, tāds, cilvēciņš ir. Tāds cilvēciņš ir izdevīgs, kam pašam cilvēciņam
ja nav tas izdevīgs kādam, kurš šo cilvēci viņu izmanto dažādos veidos savā labā. Lūk, tāds video. Ar tevi bija Salants. Ceru, ka sevi savus tos un tiekamies manos nākamajos video, lai tev viss ir labi. Čau!